Strādāt pierastajā veidā un cerēt, ka izdosies sasniegt labākus rezultātus, tā ir viena no idiotisma definīcijām biznesā. Kāpēc darbā ar klientiem ir jāveic uzlabojumi? Un kā to izdarīt efektīvāk, par to šajā video sižetā. Pasaule mums apkārt nepārtraukti mainās. Tiek dibināti jauni uzņēmumi, klientu prasības un gaumi mainās, parādās jaunas tehnoloģiskās iespējas. Un šīs pārmaiņas var slēpt sevī gan risku uzņēmumu turpmākai pastāvēšanai, gan arī iespējas biznesa attīstībai. Viens no uzņēmumu īpašnieku un vadītāju lielajiem uzdevumiem ir saulaicīgi pamanīt tās izmaiņas, kuras var būtiski ietekmēt uzņēmumu un mērķiecīgi ieviest tos uzlabojumus, kas palīdzēs uzņēmumam būt konkurētspējīgākam nākotnē. Savā biznesa konsultanta pieredzē esmu pamanījis vairākus iemeslus uzņēmumu konkurētspējas kritumam. Pašapmierinājums lasts, apmierinātība ar sasniegtiem rezultātiem, ilgstoša apkārtējo apstākļu ignorēšana un darbs komforta zonā. Stabilitātes sindroms, vadības komandas nevēlēšanās meklēt efektīvāku darba modeli un ieviest pārmaiņas. Upura domāšanas veids, kad kolektīvā dominē žēlošanās par grūtiem apstākļiem un enerģija tiek veltīta vainīgo meklēšanai. Savukārt veiksmīgai uzņēmuma darbības konkurētspējas nodrošināšanai ilgtermiņā ir būtiski izvērtēt izmaiņas biznesa vidē, izlemt, kas uzņēmuma darbībā būtu jāpilnveido un tad mērķiecīgi ieviest šīs pārmaiņas. Lai uzņēmuma īpašniekiem un vadītājiem sniegtu vajadzīgo atbalstu pārmaiņu ieviešanā, Merkurī komanda ir izveidojusi semināru vadītājiem pārdošanas uzņēmumu digitālā transformēšana. Interesantu un radošu 3-dienu programmu, kuras laikā apskatīsim dažādu uzņēmumu piemērus veiksmīgai un netik veiksmīgai darbības transformēšanai. Tā ir arī lieliski iespēja novērtēt sava uzņēmuma esošo veidu, kā tiek veikts darbs ar klientiem. Apskatīsim pieejamos līdzekļus un resursus darba ar klientiem automatizēšanai un digitālo rīku izmantošanai, lai paaugstinātu pārdošanas efektivitāti. Pārdošanas automatizēšanas risinājumi, digitālā mārketinga iespējas, klientu pašapkalpošanas platformas, darbinieku personīgās produktivitātes rīki. Šī ir tikai neliela daļa no digitāliem risinājumiem, kur ir pieejami darba ar klientiem efektivitātes uzlabošanai. Tādēļ pasākuma noslēgumā katrs no dalībniekiem veido plānu darba ar klientiem transformēšanai tieši savā uzņēmumā. Vadot šo semināru, man personīgi lielākais gandarījums ir vērot, kā dalībnieki sistemātiski izvērtē situāciju savā uzņēmumā, saskatot neefektīvu darba pazīmes, nosaka 2 līdz 3 prioritātes konkrētu pārmaiņu ieviešanai savā uzņēmumā. Un pēc šī pasākuma mērķiecīgi piestrādā, lai uzlabotu darba ar klientiem efektivitāti. Uzņēmuma līmenī saulaicīga pārmaiņu ieviešana ne tikai stiprina konkurētspēju un paaugstina darbības efektivitāti, bet arī gaisotni kolektīvā padara pozitīvāku un uz panākumiem orientētāku. Tādēļ, ja situācija tavā nozarē dinamiski mainās, ja ir sajūta, ka nav viegli saskatīt attīstības iespējas un nolemt, kas ir jāuzlabo darbā ar klientiem, aicinu klikšķināt uz video aprakstā esošās saites un iepazīties ar semināru pārdošanas digitālā transformēšana aprakstu. Vai arī sazināties ar savu Merkurī kontaktpersonu. Sasniedz vairāk!